Vlogmas! Labrīt! Šī ir tā reize, kad Gustavam nav ne mazākās nojausmas, ka ir sākušās vlogmas. Es jau Instagramā padalījos, ka es uztaisīju bērniem adventas kalendārīšus. Un šodien ir jātaisa pirmā paciņa vaļā. Ejam skatīties, kas tur būs? Jā. Tā jānoceļ nost pirmais. Tuliņ, Francija, to arī. Tā ir Ziemassvētku pidžāma. Tev patīk? Jā. Skaisīties. Ziemassvētku pidžāma no rītiem ir siltējums, nav jāvalk. Tā arī? Jā. Izskatāties. Jā. Ārā atkal ir vienkārši kaudze sasniegusi. Šeit Maskačkā neviens īpaši sniegu netīri. Ir labā lieta un ir sliktā lieta. Nu, mēs ar mašīnu varam visur izbraukt. Tā, bet vakar negāja tramvajs, piemēram. Es nezinu, bet tāpēc, ka viņš nevarēja pa sliedēm pabraukt, jo beigās bija tā, ka tramvajs brauca, bet viņam pa priekšu brauca traktors, kas tīrīja sliedes. Jā, es nezinu, kur bija problēma. Bet izstās ļoti, ļoti smuki, jā, bet paiet ir grūti. Mums šeit ir ļoti slikti vispār ar ietvēm, arī kad nav sniegs, ir grūti paiet par tām ietvēm, un tad, kad ir sniegs, ir vēl bišķiņ grūtāk. Un es tikko pamanīju, ka man Ziemassvētku puķi ir sākus ziedēt. Malacīte. Šodien cīčiem brūkstīs taisīšu putru. Mēs ļoti ilgi neesam brūkstīs ēduši putru. Mēs pārsvarā ēdam maizi un olas vai cīsiņus tur brūkstīs. Un likās vajag bišķiņ atkal atgriezties pie putras. Ko tu dari? Nevar teļu, ko tagad varēs pēc skoliņas vakarā. Francija! Francija! Jā, mums ir noteikums, ka mēs darbdienās multenes neskatāmies, bet tās var skatīties brīvdienās vai piekdienā pēc skoliņas. Tas ir kaut kādiem 4-5 vakarā. Basically sākās brīvdienas. Man ļoti besīja tas, kas notiek ar zābukiem šajās ziemās un vispār ziemās. Vienkārši kā lai no šī izvairās. Un es esmu sapūtus tos zābukus vienkārši, bet what is this? Un Gustavs tikai tagad uzzinās, ka es filmēju vlogmas. No way! Vlogmas ir atpakaļ. Jā. Gustavs un Baibiņš. Ierakstiet komentāros, kurš ir šeit no Gustavs un Baibu kanāla nosaukuma dienām. A kā tad tagad viņš ir? Melenbergi. Bet viņš vēl joprojām ir Gustavs un Baiba vienkārši traukšā ir Melenbergi, ne? Nu labi, es nezinu. Bet ir 1. decembris, nu vēl joprojām ir 1. decembris, jā, obviously. Un mēs ejam pusdieniņās. Es izvilku viņu bišķiņu no darbiņā ārā. Jā. Mēs iesim slidiņā. Saēdīšos salmīs, tad es gribēšu gulēt. Bet neko, produktivitāte pirmajā vietā. Tās perfektās pusdienas? Viņas ir perfekts pusdienas, bet es zinu, ka man vajadzēs bišķi pagulēt kādu mazu brīdiņu pirms nākamā klienta. Mans garš kārpins novērtēs šo vairāk nekā manā enerģija. Tu gan veselīgā. Man ir bērnu porcija. Šitas ir tas, ko es ņemu, ja es nezinu, ko ņemt. Es tagad esmu paņēmusi šitos 2 mazos čibrikus, šitos te mazos no skoliņas un tagad mēģinam notvert Karolīnu. Jā, tur veikaliņš ir notvert Karolīnu, jo viņi paņems maziņos un aizdarīs uz mājām, jo man šodien ir manikīrs. Un pusotru stundu viņi man tam nenosēdēs blakus, tā kā meklējam Karolīnu. Re, kur man ir svaigs manikīrs, kuram jākalpo būs līdz pat pašiem Ziemassvētkiem. Kā jūs labi atbraucāt mājās?
Horrible. Mēs 40 minūtes stāvām pieturā. Jo negāja tramvaji. We just didn't go further. There were like 2 tramways in front of us and this little guy fell asleep. Tu aizmigi? Ranci. Tu aizmigi tramvajā? Jā. Es nopirku sīkajiem piku taisāmos mājās nākot. Un ar viņiem tiek darīts šobrīd viss, tikai netaisīts pikas. Vai ne? Yes. Es domāju, ka tas no šodienas būs arī viss. Es pašlaik taisu vakariņās, kuras ļoti iespējams būs jāmet visas miskastē, jo iespējams, ka tā gaļa ir veca. Bet mēs īsti līdz galam nevaram saprast ar Karolīnu, so jā. Vienvārds sakot, tiekamies rīt. Atā!